Topošie arhitekti vakar prezentēja savus kursa darbus. Studentu uzdevums bija izveidot Talsu centra teritorijas plānojuma projektu. Ar to viņi veiksmīgi tika galā, taču neslēpa, ka uzdevums nebija viegls. Gada sākumā Rīgas Tehniskās universitātes arhitektūras studenti bija ieradušies Talsos, lai apskatītu pārbūvējamo teritoriju Talsu centrā, un vakar prezentēja savus izstrādātos projektus vecajai pasta ēkai un tās apkārtnē. Kā atzina Rīgas Tehniskās universitātes docents Andris Vītols, studenti izstrādājot projektu ar uzdevumu ir tikuši galā veiksmīgi, kaut gan tas ir bijis ļoti sarežģīts. Pats grūtākais jau ir atrast to tēlu, lai viņš atbilst mazpilsētas mērogam, lai nebūtu monotons, lai nebūtu pa garu, pa lielu, pa resnu, un arī materiāls, teiksim, vai jumtas līpuma, plaknes. Ļoti daudz funkcijas, ļoti sarežģīti plānojumi, gan dzīvokļi, gan sabiedrisks ēkas, gan restorāns, gan izstāžu zāle, gan banka un aptieka. Tas ir ārkārtīgi grūts uzdevums, kurš jāveic īsā laikā. Manuprāt, studenti ir tikuši galā ļoti labi. Protams, mēs varam vēlēties, es vēlētos, ka viņi būtu varbūt dažādāk, ka būtu kā dominanti. Viņiem tieši patīk tie Talsi, jo liela daļa ir rīdzinieki, un Talsu mazpilsēta, protams, ir ļoti skaista pilsēta ar savu auru, viņā te uzreiz iemīlēja to vietu, un viņi ļoti apmierināti ar šādu sadarbību, un es ceru, ka mēs arī turpmāk vēl projektēsim Talsiem, atkal nākošiem kursiem. Iepriekš studentiem bija jāpārprojektē kādas Rīgā un tās apkārtnē atrodamās vietas un ēkas, tāpēc šāds uzdevums viņiem šķita interesants un aizraujošs. Daži pat vairāk kārt bija ieradušies Talsos, lai aplūkotu pārbūvējamo teritoriju Talsu centrā. Manā projektā būtībā viena no ēkām ir sabiedriskas funkcijas, tikai sabiedrisks centrs, tur atrodas galerija, bankas centrs neliels, aptieka, notāra prase un citas izīrējums platības. Un pārējās 3 ēkas atvēlētas dzīvošanai. 2 no tām gan paredzēts nelielas komercplatības, vienkārši izīrēšanai, kādiem nelieliem veikaliem un tam līdzīgi. Es izveidoju projektu ar nosaukumu Mezgls. Mezgls simbolizē to, ka tas ir tā kā projekts, kas apvieno šīs 3 ēkas, kas ir Talsu centrā. Un savam projektam es veidoju koncepciju, kas visu ēkas apjomu radīts tā kā lentveida kustību, ka šīs visas ēkas tā kā lentveidā kustās cauri, savijoties kopā un veidojot mezgliņu. Es esmu apmierināts, studenti tomēr ir ielikuši daudz vērtīgas idejas. Mums jau galvenais lai atrod to tēlu, to stāstu. Studenti saviem projektiem meklējuši radošas pieejas, lai arī viņiem bija dots konkrēts uzdevums un jāievēro dažādi nosacījumi, tomēr katrs bija izdomājis kaut ko savādāku. Par labāko atzina Valda Lindas projektu, un viņš saņēma mākslinieka Andra Vītola gleznu. Es centos radīt to sajūtu, kur, manuprāt, pietrūkst šajā kvartālā. Atbraucot, man radās tā kaut kāda sava sajūta. Es esmu no Cēsīm, un mana sajūta bija tāda līdzīga, kā esot savā pilsētā, tāda mazpilsētas, mazliet senatnīga sajūta. Un tad ir tas ir tas, ko es centos atdzīvināt un piedāvāt savā projektā, izmantojot kaut kādas mūsdienīgu formu, valodu, atbilstošu funkcijai un tam līdzīgi. Bet grūtākais varbūt ir tieši man bija atrast to konceptu, tāpēc, ka es zināju, ka tu vari mēģināt atrast, salikt funkcijas un tās mājas, bet es gribēju tieši kaut ko vienojošu no kāda izējas punkta, ko es gribu sākt, un tas bija tas tēls. Studentu projekti ir pilnībā izstrādāti, lai tos varētu arī realizēt. Prezentācijas laikā apmeklētājiem bija iespēja izteikt viedokli, kuru no projektiem vēlētos redzēt arī reālā pilsētvidē. Izstrādātos maketus un rasējumus ir iespējams apskatīt radošajā sētā. Simona Antaļika, Krists Rudaks, Talsu televīzija.